Mums nesen izpildījās 20 gadu jubileja 6. janvārī. Un, protams, kad 90. gadi bija daudz izmaiņu, toreiz nebija tāds degvielas uzpildes stacijas standarts un vairāk asociējās arī ar degvielu, kur tirgojās citos veidos, arī izlēma no autocisternām. Cik atminos arī pats un tā uzņēmuma dibināšana iesākās ar to, ka vienkārši tās degvielas trūka. Un šiem zemnieku saimniecību īpašniekiem vienkārši bija nepieciešama šī degviela. Un tas bija viens no veidiem, kā pašiem sagādāt. Sākumā tas tika kā īrēts variants, un tā nebija savu degvielas uzpildes staciju, un viņi bija tikai pašpatēriņam. Pēc tam radās arī biznesa projekts, kad degvielas stacija tika izpirkta, un pēc tam arī atbilstoši radās citi apkārtējie klienti, un tā arī izcēlās šis uzņēmums viršā. Un tieši šis 2016. gads tāpēc ieies arī mūsu uzņēmuma vēsturē ar tādu ļoti lielu darbības intensitātes gadu, jo ir izveidots jauns koncepts, ir pārbūvēts ļoti daudz stacijas, ir atvērts un uzbūvēts arī ļoti labas jaunas stacijas jau pēc jaunā koncepta. Pirmo reizi mēs esam izgājuši medijos. Ja mēs runājam par administrāciju vai uzņēmumu, atbalsta struktūru vienībām, kas atbalsta staciju biznesu, tad es teiktu, darbinieki stāv pie mums šobrīd jau ļoti garās rindās. Mums uz vienu interviju piesakās 50+ cilvēki, un varam redzēt, ka tiešām ļoti daudz pat sev piesaka kā darītājs, kas man ļoti patīkami. Un mēs ļoti labi efektivizējamies un papildam savu komandu, jo uzņēmumam augot, tas, protams, ir nozīmīgi. Gan speciālisti, gan vadības līmenis. Šis uzņēmums pēc 10 gadiem noteikti lieliski darbojasies visā Latvijas teritorijā, kurā mēs redzam, ka tam ir pievienotā vērtība un kur mūs sagaida. Respektīvi pilsētās, kur ir pietiekami liels iedzīvotāju blīvums, autotransports un ceļi, kā infrastruktūras elements. Un mēs būsim ietērpušies jaunā zīmola konceptā, un mums nedaudz cits arī varbūt piedāvājuma spektrs, kas ir manāms šodien, jo viena no svarīgām lietām biznesā ir atrast to nišu, ar ko tu gribi atšķirties, jo tas, ko jau esmu uzsvērs vairāk kārt, kopēt vajag tikai labās lietas, bet attīstīt vajag savu virzienu.